Čau visiem! Šodien ir svētdiena, mierīga diena, Rīgā plīst lietus. Un es gribu padalīties ar savām domām. Un droši vien galvenā tāda atslēga doma ir tāda, ka tautai beigās jākļūst par varu mūsu valstī bez politiķiem. Un kad es tagad domāju, kā savu runu šodien, man ienāca prāta tāda analīze, ka 2018. gadā vēlēšanas laikā mēs likās, ka jau jāatnāc tiešām tautas varai, jo KPVLV teica, ka mums jāsāk ar sevi, ka mums jāiet uz politiku, ka mums jārisina pašiem savas problēmas. Jauna konservatīva partija teica, runāja par tiesiskumu, runāja par to, ka jātiek galā ar oligarhiem, kuri tagad privatizēja varu un valsts kase. Liberāsti teica, ka veciem zagļiem jāpieliek punktu, un beigās mums jābūt līdztiesībām valstī. Nacionāla apvienība kliedza, ka krievi nāk, un viņi pasargās mūs no krieviem, no Krievijas. Faktiski bija viss, un likās, ka tautas varai ir tagad gaiša nākotne, aizgāja, nobalsoja cilvēki. Un beigās, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka jauna konservatīva partija cīnās par būvniecības tādu kulta būvniecības objektu cietumu vai valsts drošība dienesta jaunu ēku, cīnās ar KPVLV apcietina tautu pie brīvības pieminekļa kopā ar valsts karogu. Jā, bet tai pašā laikā ļoti selektīvi apcietina cilvēkus, jo 9. maijā par tiem pašiem pārkāpumiem, it kā pārkāpumiem, arestētu nebija. Mēs redzam, ka tie, kuri kliedza par demokrātiju un par tautas varu, rada vidēju pirksti tautai, un faktiski visus iesedināja mājās bez darba. Tāda ir viņu uzskatā īsta demokrātija. Notirgo, pērk pa valsts vai nodokļu maksātāja naudu maskas 10 reizes dārgākus un nekam nederīgus. Mēs redzam absolūtu beztiesiskumu, mēs redzam absolūtu partokratiju, mēs redzam absolūtu oligarhu varu. Un tie cilvēki, kuri kliedza, ka viņi tagad par mums parūpēsies, rūpējies par sevi. Un tas ir ļoti liela pamācība, un es nekad vairs neaizmirsīšu runāt par to un radīt. Un faktiski šodien mūsu
valsts lēnā garā sadalās, vai mūsu tauta sadalās uz divu cilvēku kategorijām. Pirmā cilvēku kategorija tie, kuri vai atkarīgi no sistēmas un baidās, vai no tie, un arī ir pie sīles, vai tie cilvēki, kuriem katru dienu vajadzīga palīdzība, un sistēma viņus katru dienu izmanto, vai nu vajā. Nu, lūk, un tad mēs šodien nākam pie tās apziņas, ka, ja ne mēs, tad kurš? Ja mēs viens otru neaizstāvēsim, tad pa vienam iznīcinās. Un, manuprāt, kopumā šī situācija ar šo Covid diktatūru viņa parāda, ka visa pasaule ir ļoti vāja un ļoti tāda trausla. Un mūsu tāda pseidodemokrātija, viņa ļoti trausla. Un jebkurā brīdī viņu var pārvest ļoti mierīgi par diktatūru. Un neviens vai pat neuzpīkstinās. Tāpēc, ka visi ir ļoti atkarīgi no saviem pieradumiem. Un pieradums ir izmantot iPhone, kaut kādā lēta Samsunga vietā. Pieradums ir raudāt, bet maksāt ļoti dārgu apkūre vai vienu no dārgākām elektrībām pasaulē, neskatoties uz to, kā tautai pieder Latvenergo. Pieradums ir neaizstāvēt sevi, kad uz tevi uzliek sodu. Jā, tāpēc es domāju, ka šim parādumiem jāliek punktu. Un mēs kā tādas veidojas tāda tautas apziņa, kura jau sāka sevi aizstāvēt. Mēs jau, ja mums kaut kas vajag advokātu vai vēl kaut ko, mēs samētamies, ja, un tie cilvēki, viņi saka, ka viņi neņems vairāk nekā ņem valsts advokāts, piemēram, ja, tur 40 eiro stundā, kas ir minimāla likme, un mēs esam priecīgi, ka ne 100 kaut no kā komerc vai biznesā viņi ņem 100 vai 150 eiro stundā. Tas nozīmē, ka šodien jau visa šī situācija viņa parādīja to, cik mēs esam vāji, kad mēs esam sašķelti. Un atnāca laiks apvienoties. Un mēs to darām katru dienu, protams, caur mokām. Tas ir kā dzemdēt bērnu. Jā, katras 33 minūtes kontrakcijas, jā, un tad atkal un bezgalīgi, kamēr tauta nepamodīsies, jā, un es ceru, ka Tautas varas fronte būs tas puls tautai, un beigās mēs atnāksim pie tā, ka nobalsosim gan par Saimas atlaišanu, gan par partokratijas ierobežošanu mūsu valstī, ar to arī sāksim. Savā sirdī nobalsosim par to, ka mēs atliksim savas domstarpības, kurš ir krievs, kurš ir latvietis, kurš ir bijušais zeks, kurš ir balts un pukains akademiķis, jā, kurš mazāk zina, kurš vairāk zina, jo, kad iet kauja, tad nav svarīgi, kas tu esi. Svarīgi, ko tu gribi. Un es redzu, ka mums pakāpeniski tas padodās. Kā jūs redzējāt, mēs pat sistēmā sabijās, ka mēs turpināsim spiest uz viņu caur arestēto karogu. Un par brīnumu, par brīnumu mums, jā, iesniegumu par karogu atdošanu apmainīja pret karogu,
Tad tas nozīmē, ka viņiem bija jau sagatavoti visi dokumenti, viņi vienkārši tā policija dabūja no augšas pavēli, pateica, atdodiet šiem idiotiem karogu, ar to viņi visu mūžu klieks. Jā, un tas var būt neizdevīgi viņiem. Mēs šodien redzam, ka visas vēlēšanas bija absolūts cirks, ka elite ļoti stipri rokās tur, un tie partokrati, ja, tur esošo sistēmu caur naudu un saviem cilvēkiem atslēgs posteņos savās rokās. Un vienīgais lūzumpunkts viņiem ir tikai vēlēšanas, kā ar smukiem lozungiem un izvēles bez izvēles piespied iet un balsot. Es negribu ļoti ilgi šodien runāt, arī tagad pabeigšu, bet galvenais message ir tāds, ka jo ātrāk mēs visi sapratīsim, ka vara esam mēs, un ka viņi ļoti atkarīgi no mums, jo ātrāk iestāsies normālā situācijā valstī. Es šodien saskaitīju, ka valsts uzņēmumi ģenerē aptuveni 1,5 miljardu ienākumu gadā. Tas nozīmē, ka katram cilvēkam ieskaitot mazuļus pienākās ap 1000 eiro gadā. Tas ir ap 3-4 tūkstošiem eiro uz ģimeni. Tas ir pietiekami daudz. Es uzskatu, ka, ja mēs pareizi parūpētos par ekonomiku, mēs varētu arī izveidot supermarketus, kuri, kā Igaunijā, ir kooperācijas supermarketi. Galvenais mērķis tādiem supermarketiem nevis pārdot vislētākos sūdus, bet bez uzcenojumu pārdot ļoti kvalitatīvus produktus. Jā, un es esmu pārliecināts, ka mēs varam sevi pabarot. Jā, starp citu, kad es runāju par partijām un viņu uzvedību, vēl ZZS izcita 45 miljonus lielzemniekiem, kā digstāvis pabalstu. Es nezinu, kas viņiem tur stāv vai nestāv. Ja it, ka viņiem viss kustās, pļavas ir zaļas, jā, bet 45 miljoni sadalīti starp, jā. Un es domāju, ka ar tādu rīcību mēs kļūstam arvien vajāki un vajāki. Arvien mazāk un mazāk mums izredzes izvest mūsu naciju no komas un dzīvot pieticīgi. Un tāpēc paldies visiem, ka jūs mani skatījāties. Jā, jūs no manas runas kaut ko paņēmāt sev, tas ir labi. Nu jā, es arī šodien iešu strādāt 2. maiņā, man ir, jā, tāpēc es nevaru tur izlasīt visus komentārus, pēc tam es viņus nokomentēšu, jūs varēsiet ieiet un izlasīt. Bet, nu, galvenais, neko nevajag baidīties, vajag saglabāt paniku, jā, un zināt, ka patiesība vienmēr vinē, a taisnība vienmēr nomaina netaisnību. Vienkārši tas ir laika jautājums un mūsu tautas tālredzības jautājums. Bet, nu, es domāju, ka mums šodien ir latvieši, kuri spējīgi skatīties tālāk nekā savs deguns, un caur to es arī domāju, ka mūsu nacija būs glābšanā, un viss būs labi. Labi, paldies visiem!